Man ir ļoti svarīgi, ka saviem bērniem es esmu klātesošs tētis, tāpēc dienas pirmajā daļā, otrajā daļā, citreiz arī vakarā es pārvēršos par taksometru vadītāju, lai izvadātu bērnus uz skolu, uz dārziņu, uz visiem pulciņiem. Laiku atlicinu arī sev fiziskajām aktivitātēm, augstumpeeldes, padeltenis, hokejs, skriešana, jo arī man ir nepieciešams uzlādēt savas baterijas. Bet mums ir svarīgi arī atrast laiku saviem bērniem, un tas nozīmē, ka ne tikai izklaidēties ar viņiem, bet arī parunāties, un tas nenozīmē paprasīt tikai kā iet, bet arī uz daudz garākām, dziļākām un nopietnākām sarunām. Klausies, bieži par to mēs neesam runājuši, bet šobrīd diezgan daudz gan sociālajos tīklos, jūs zināt, kas ir sociālajie tīkli, mēdījos, tiek runāts stāstīts par savstarpējām attiecībām, par robežu novilkšanu, attiecību pret draugiem, pret skolotājiem, pret vecākiem vai ar vecākiem. Kā jums iet šajā ziņā skolā ar skolēniem? Parasti es ienāku klasē, es vienmēr pasaku labrīt vai labdien, un arī te, kad es izeju ārā, es pasaku vai uz redzēšanos vai kaut kas tāds, bet kā tā, viss ir forši, esmu pieklājīga. Bet tagad pavisam atklāti, tu vienmēr patiesi piekrīti kaut kam vai kaut ko nedari to, ko tev palūdz izdarīt? Šajā gadījumā, teiksim, tas pats piemērs ar suņu iešanu ārā. Jums ir savs noruna, kura iet rītā, kura pēc skolas, kura vakarā iet ārā, bet ir taču bijis tā, ka it kā tā nav tava reize, kad ar suņiem jāiziet ārā, bet tu, es iziešu ārā. Ja tā kā mamma arī saka, izej ārā ar suņiem, es pasaku, labi, jā. Bet patiesībā negribi iet ārā? Patiesībā ne. Kā tu jūties tajā brīdī? Tā kā piespied? Dusmīgi. Nopietni, jā? Bet izēj tāpat ārā? Bet izēju ārā. Rītīgi forši, patiesībā man ir liels prieks un lepnums par tevi, ka arī par tādām tēmām mēs varam runāt, ka tu spēj arī novilkt šo te robežu un robežas un būt atklāta un pateikt to visu īstenībā. Tā kā patiesi prieks, ka arī šo mēs varam forši apspriest. Klausies, tu esi domājusi par kādu savu tuvākas vai tālākas nākotnes mērķiem? Esmu. Stāsti. Ja mācīties franču valodu, tas ir pirmais un visgalvenākais. Otrais ir aizlidot uz Franciju vai Parīzi un uz Disneylandu aizbraukt. Lai es varētu runāt franciski un lai, būtu viss forši. Lai nebūtu tā, ka citi nezina angļu valodu un tad būtu kaut kas tāds, neforši. Tāpēc, labāk iemācīties franču valodu un tur runāt franciski. Kolosāls mērķis īstenībā apsolos, ka mēs darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai piepildītu tavu, es teiktu, mazo, bet ļoti nozīmīgo, un ne tikai tavu, bet mūsu visas ģimenes mērķi izbraukt uz Parīzi. Tas man patīk. Man arī. Jautājumi par pašapziņu un spēju novilkt veselīgas robežas pusaudžiem ir ļoti būtiski un ir ļoti svarīgi par to runāt arī mājās. Uzticams attiecības ar bērniem veidojas caur sarunām. Jā, tas var būt grūti, jā, tas var prasīt ilgu laiku, bet to var iemācīties. Tāpēc šeit būs pāris ieteikumi, kas varētu būt noderīgi. Pirms sarunas ar pusaudzi pajautā viņam, vai šobrīd ir īstais brīdis. Labs veids, kā uzsākt sarunu, ir pastāstīt pusaudzim par saviem novērojumiem. Runā no es perspektīvas un mēģina izvairīties no tev vajadzētu, tu atkal dari tā. Sarunājoties, ne tikai uzdod jautājumus, bet veido sarunu, atbalsti, iedrošina, ja nepieciešams, tomēr uzdod kādu jautājumu, uzmundrina, veido arī acu kontaktu, pamāja ar galvu un pasaka arī kādu labu vārdu. Klausies bez nosodījuma un kritikas. Izturies ar cieņu.